Ko, dargie draugi, atrodamies autobusā, dodamies uz Liepāju. Spēlēsim pret Liepāju 2. Komanda mums ir diezgan šķīdra, es teiktu, šodien. Nav nemaz tik šķīdra, teicu, šis čāls. Pāris trūks, bet... Jā, tā kā, bet mums jāatrod. Bet mēs jūtam, nav atsevišķi spēlētāji. Galvenais treneris jau ir tur, tā kā... Ir diezgan interesanti. Mums pat ir mētājis, cik sūdīgi ir sastāvi, ka pat fans ņem līdzi, lai kas spēlētu. Jā. Kā pohā? Nav pohas vispār. Mēs iepriekš runājam par to, ka nav forši iepriekšējā dienā dzert pirms spēles. Kā jūties? Labi. Es vēl neesmu dzēris. Iepriekšējā dienā? Tu šodien vēl esi dzēris? Nē, šodien es neesmu dzēris. Pēc 12 nedzēri? Varbūt vienu kokteili. Ļoti minimāli. Ļoti minimāli. Nu labi, mēs tev piedodam mūsu vienam citam spēlētājam, jau Vecpuļu Ballīte. Kā pašam sajūts? Jūtos labi. Varēs nosviet? Kā Girtiņš jūtās? Mierīgi. Girtis, domāju, jūtās labāk par mani noteikti, ja viņš aizgāja gulēt 5 no rīta. Veči, kāpēc tavā sejā redzētu viegli nolemtības sajūtu? Būs slapš, augsts. Bet labāk ir vārtos nekā uz soliņa tādā laikā. Nu, pagaid, ja vārtos ir bēdres labi. Juri, kārtējā spēle, kur vairāk spēlētāji ir vieglā reibonī, treneris arī izskatās tāds, kāds ir jūsu komentārs? Kāds treneris izskatās? Lietuvis. Kad? Visu nedēļu? Nē, mans cilvēku, viss kārtībā, amatieru futbols. Kā tu atpūties vispār? Ļoti labi. Biju pie vecākiem aizbraucis un vēlāk uz Ventspili. Vēlreiz labdien visiem, paldies, ka ziedojat savu svētdienu. Paldies Prāta vētras dalībniekiem vakar. Kā bija? Kā bija? Jūs abi bijāt? Tu neatzīsies, ka bija? Nē, godīgi pateicu. Kur Hercbergs bija? Tīri interesē. Tiesījās Mads. Kur Pāvilos tā? Kuldīgā. Kas te? Un Andrejs ar Arti ar mašīnu. Krasavčiki. Interesanta spēle šodien sagaida 5 cilvēki no pirmās komandas. Nordānus un Success. 2 zinu, vēl sastāvu neredzēju. Varbūt, kad pabeigsim runāt, tad arī vairāk pateikšu. Jādod viņiem parāds, zaudējām mājās, vajag viņus uzvarēt. Ārā ir kaut kā tā. Bet futbols tas nebiedē, cerams. Kā pateica Liepājas treneris saviem bumpadevējiem mazajiem 8 gabaliem. Viņš teica, Džeki, ārā gāž lietus, jo paliek augstu, varat nākt sildīties ģērbt, bet pa vienam, kādam pie laukuma ir jāpaliek. Kā tev ir? Lietas tev traucē, netraucē? Ļoti patīk lietas. Jā? Jo tāda asaras var neredzēt. Nevar redzēt. Daudz īstenībā saka arī Ainārs teica, ka viņam lietu labāk patīk spēlēt. Emocijas kaut kā, zini, stīči, kas notiek kaut kā. Nē, nopietni. Nevis tas, kad vēsās? Asaras nevar redzēt. Nē, tas vien nav. Asaras nevar redzēt, tas pats galvenais. Stadions Olimpija ir interesants ar to, ka viņš ir daļai integrēts vecajos krasta bateriju fortos. Lūk, tribīnes, mēs tribīnēm, viss šie te bija krasta aizsardzības baterijas. Tobiši lielgabali, kas mauca uz jūriņu. Slapš gan te. Zini, ar plikām kājām būs ērtāk. Jā, un tu manīs, kā būs. Būs grūti, bet cīnīsimies. Viņiem ir 1-2 Nordānus un vēl nigērietis no pirmās komandas Liepājas. Pinčuks, kas ir 3. vārds, kas Liepājas komandā lielajā. Nu, spēlēsim. Davai, veči. Nokapājam. Laiks super. Futbola laiks. Bumba atristaigās, kāds slīdēs, kāds neslīdēs. Būs jautri šodien. Izbaudiet, uzticieties viens otram un neizmirstat, ka futbols ir spēle. Spēlējam, ja? Davai. Davai, Džek, kā jau treneris teica, ideāls laiks futbolam. Prieks spēlēt tādā laikā. Ir pienākusi atmaksas stunda. Tas, ko viņi izdarīja ar mums Rīgā, šodien nedrīkst būt izdarāms, ok? Davai, viens par otru un viens par visiem. Davai. Futbols!
Šodien šajā lietainā dienā Liepājā uz soļa mums līdzās ir mūsu jaunais ekipē menedžers, vai ne, Roļika? Jā, tieši tā. Kā tu jūties savā jaunajā amatā? Zini, neko, skaties, šorti balti spēlētājiem, tātad mans darbs visiem ir balti šorti, jā, visiem ir melnas getras, visiem ir forma līdzi. Mans darbs ir izpildīts uz perfektu, tāpēc strādājam. Nu, ja man ir šības kājās, tad Dokam ir ļoti slapja apābūs. Uz ko es teicu, Doku varbūt varēja atstāt vienkārši viņas ģērbtuvē un nākt basām kājām. Jā, ar basām kājām skriet arī palīdzību sniegt, uz ko Grījans pieminē. Mums nav tik daudz stafu, lai tev piecelt, tu norauz uz acīm. Godīgi teikšu, es tagad varētu laist arī biksēs. Labi, no stūra! Nezinu, kur minūte. Mums ir daži fani, viņi signalizē ar mašīnām vienkārši. Labi. Es domāju, ko man atgādina Doks. Bija tas Ždun tēls, tāds pelēks un liels. Yes! Nenofilmē. Es nebiju priekšā. Kāpēc tu palēr garā golu? Kā veicies te nozdā? Kā tik zem jumtiņu pasēdēt? Kas tavu jumtiņš, kur jūs bija pasēdēt, tas jau skundzīts? Kadru bojā. Man čals no rīta zvana, protams, šajien. Tu man dienas sabojāji. Es te jau spēli Liepājā, es saku, Griņa, jā, nu. Viņš saka, es būšu. Čau, Griņa. Čau. Tev ir lietas, saka, tas ir labi, nu. Vēl kā mūsu romāna, tā kā tur... Brīnum notiek, jā. Ne, un... Tur klūp un krīt, visi ir gādās. Kas uz spēli patiesībā daudz interesantāk arī padara. Jā. Varbūt te spēlējamāku viņiem, jā, bet skatāmāk mums noteikti. Uz Rīga bez biksēm jau? Viņam baltāņi ir 50 gramus. Nebūtu slikti. Piši mitrs esi, ne? Oho. Viņš ietat centru, bet atspēlu 2-3, nu. Satais no mazu holu. Mums rokas ir maši atniekš čats. O, fit būs. Tāda kā lietas beidzās, bet mazie puikas padeva bombas, vienkārši nejēgā bija stundu stāvējuši, kad es tie Lietuvi pārsaluši un Liepāja 2 pārstāvi teica, sorry, mēs palaidām bombu padevējus visus mājās, lai iesildīties, tā kā, es domāju, ka mums nav par to iepēr. Tas ir dzīve. Jā, un šīs fortifikācijas izstāsta šādi, šeit bija virsū lielais bliežamais, kā saka, un mauc uz turieni. Varētu likt lielu bliežamo un maukt uz to pusi. Liepājnieku vārtos. Mūsu ceļojums Liepāja noslēdzies ar neizšķirtu 2-2.
Es pat nezinu, tas ir labi vai slikti. Alberts zaudēja Jelgavai. Nu, punkts Liepājā ir punkts, tāpat laikā, nu, gribējās vairāk. Tāpat viņiem bija iespējas iesist, neiesist. Mums arī iespējas bija. Nu, laikam jau 2-2 ir taisnīgs rezultāts. Treniņa diena. Ārā līdz lietus. Slokā paralēli RFS spēlē. Eirokaus. Uz treniņu būs cik cilvēki? 11. Domāju, tā kā atcelt, bet tā kā laikam tomēr nē. Un, nu kā būs, tā būs. Nu. Strādājam. Davai, svētdien svarīgi spēle. Pārsvarā visi no Limpēkam izņemot Sandi. Jā, visi jūs spēlēsiet, tāpēc pakustēties vajag un visi tiek svētdien? Jā. Super. Vēl nē. Ko, nē? Vēl nesamainiet? Labi, viņi kā pa ceļu. Joks, Zeņa, joks. Davai uzreiz tā vienam pietrūkst, es pastāvēšu, kā mēs jau darījām. Tehnika, izskriešana, kas paliek, tas stiepjās. Šitā būs tāda visu Līst. Vau, paskat, ko Airans sagatavojusi. Spēlētāji kārtības, paldies Ervīnam Pērkonam par iedvesmu un Grijānam Predalzi galvu pret bagažnieku. Tur nav manējā. Tavējā, nav. Es pats filmē, visu te mājā. Atdod kameru. Kā tam pašam kā spēlētājiem, kur šodien tāds principiāls pretinieks, mēs saprotam, ka mēs esam tuvu arī tā play-off kārtai, sauksim viņu tā. Mums vajag faktiski 1 punktu paņemt no abiem, un tad vispār alianses mums netiek klāt. Arī tā pašā play-off kārtā mums ļoti svarīgi katrs punkts, jo, nu, lai dabūtu to vietu labāk. Punkts jau arī ir svarīgs, bet arī es domāju, ka tas duelis arī ir svarīgs. Tomēr tas Misters Pakalna Asaras joprojām gaidam. Cerams, ka šodien būs Pakalna Asaras, jā. Iepriekšējā spēlē neizdevās, bija laba spēle, varējām mēs viņu izraut un vinnēt. Drusku nesanāca. Kā tev kā spēlētājiem, nu netresīja tev tas, ka tu nevari iet un palīdzēt šodien? Ir tāds besīts pēc Liepājas, kur parādīja, principā, kas ir PPK, jo pats redzēja, kas notika, kad mēs spēlējām Skonto pret Rīgu, kad bija 30 cilvēki gribētāji un pēkšņi jābrauc uz Liepāju, jā, tad es neatceros, cik tur bija, knapi no sākuma 12 savācās, jā, pat Kārlis treneris bija gatavs, tu biji gatavs ģērbt formu, visi bija gatavi, un tāds drusku tāds bēdīgi skatīties, ka mēs kaut ko varam, kaut ko gribam, un pēc tam pēkšņi jābrauc uz Liepāju, tad neviens neko vairs negrib. Un, principā, Liepāja bija ļoti svarīga spēle, kuru mēs varējām vinnēt, tad mēs jau nodrošinātu savu play-off vienkārši. Madar, tā ir, mēs uzzinām, katru dienu kaut ko jaunu, ja? Jo redzi, tur ir dabīgais laukums, un Madars ievadīja vadu pultī šajā visus datus, un tas parādās tur uz tā tablo. Izrādās vienkārši jāpaņem citu pults. Labs. Madars saka, viss ir, bet tur parādās viss. Vēl viens tā. Kā viss ir atšķirt? Tikai izslēdz, jā. Izslēdz. Vienkārši viens ir uz vienu. Jā, otrs ir uz Nu jā, bet kā atšķirt viss vispār nākamā reizē? Te ir ķeksīts, tas, kas ir ķeksīts, ir tam laukumam, tam, kam nav ķeksīts, tas ir. Okay. Nu, Mārtiņā, tikko uzzināju no treneru, kā parasti tu esi pārbaudīt vērtību, ja tu spēlē, tu esi kapteins. Kāds sajūtas pirms šīs dienas spēles? Ļoti normāls, ļoti labas, jā. Sagaidu labu spēli. Man liekas, ka ir laiks vinnēt arī Albertu. Rezultāts no pagājušā gada ar vien tuvojās, vai neizšķirts, vai uzvariņai mūsējai. Tad tu šodien uzskati, ka vajadzētu būt tam lūzum punktam, mums beidzot vajadzētu pieaugt punktu Alberta dominancei. Tās pārāk mazs samples, lai varētu tā teikt, ka viņi mūs visu laiku vinnēt. Pārāk maz, ja mēs tur
sagadīšanās tās bija lielākoties. Sagadīšana. Ceļš pēdējā bija sagadīšanās. Vakardien mēs laikam dabūjām tādu ļoti patīkamu ziņu. Ķeka Valda mums mazliet palīdzējusi, ir uzvarējusi un sanāk tā, ka mums vajag jebkurā spēlē 1 punktu un viņi mūs fiziski pat nevar apdzīt. Kā tas kaut kā maina tavu domāšanu, spēlēšanu? Nē, šodien mums vienalga ir jāuzvar, jo mums tad tie punkti jau nāks līdzi. Mums tieši vajag uzvarēt stipros, nevis dabūt punktu kaut kur no kādiem vājākajiem. Mums vajag uzvarēt gan šodien, gan Jelgavu, lai mums būtu pēc tam labākas iespējas otrajā posmā. Par dienu iesākās labi. Mēs atbraucām jau pulkstenes pusē 11. Mēs bijām stadionā ar Rolandu, mūsu jau kita menedžeri tā kā, un Leo vēl bija, un Žiga, un visi baigi forši. Lai darīt labas lietas. Un mums ir jauna noliktava, kā mēs netiekam iekšā pēkšņi, jo atslēga nedara. Es nevaru kāds iebāzes ko slēdzenē, Alberts, piemēram, ja? Vai kā, ņemamies. Un zaram bāzes pārvaldniekam, viņš nekā neko nezina, viņš kā nevar, nedara. Atklājām beigās. Vienkārši aizvakar ir nomainīts slēdzenes. Tā dabūjām savu atslēgu un viss aizgāja, bet ļoti ātri visu salikām, jo mūsu fani atnāca ļoti laicīgi jau ārpus 11. Un palīdzēja. Un mēs salikām visu baigi ātri. Paldies mūsu faniem, kuri vienkārši ir ne tikai skaļi cilvēki, bet arī labi cilvēki. Jurij, kāpēc jūs tāds bēdīgs šobrīd? Es neesmu bēdīgs. Kas notika? Varbūt pastāst. Vārdsraks nav, bet es zināju, ka viņš kavēs, bet viņš neceļ klausu. Nekas. Vinnēsim arī bez vārdsraka. Jautājums arī tev pašam. Šī ir 4. spēle pret Albertu. Diemžēl 3 zaudējumi. Pēdējais ļoti tūs. Varēja būt abām pusēm vienāds rezultāts. Šodien esam mājās. Tev kā trenerim šeit bija īpašāk kaut kā piedomā. Tas ir jau, var saukt par derbiju viņu jau. Nē, vienkārši gribās uzvarēt. Tā kā teica, 3 spēles zaudētas. Gribās to sēriju pārtraukt. Labdien vēlreiz visiem. Paldies tiem, kas atgriezās no ceļojumiem. Svarīga spēle. Es domāju, ka nevajag tur muldēt kaut ko par tikšanu. Visdrīzāk mēs esam tajā 4. aliansē jāapspēlē Jelgavu un Māru. Tas diezgan nereāli. Bet šie punkti svarīgi, lai vēlāk būtu mums pagaidām tikai 3. Ja es pareizi saskaitu. Gribās ar mazliet vairāk. Un Alberts. Varbūt jauni, kas šogad mums pievienojās, Nikita, Andrejs, Artis, Dāvis, daudz jaunā. Mums tāds principāls pretinieks. Un vēl no 3 spēlēm nereizi nav nezaudēts par uzvaru nerunājot. Tāpēc mums visiem, kas ir no 1. gada, ļoti principāla spēle, to varbūt kaut kur sev šeit atlikt. Fani palūdz dziesmu pakalnā veltījumu. Pakalnie pāri, citi kāju! Troļi. Ņam, grijām. Tas ir vienīgais iemesls, ka mēs nāks tam spēlēm, veči tas ēdiens. Man izklausījās sapulcē, ka Žiga ir liela brīvība Žekiem šodien dot tādu. Kontrolēt to brīvību, ja? Mums, es saku, meistarīga komanda. Viņi paši zina, dažreiz treneriem galvenais nesabojās. Es tev ir jāintervē, tomēr jaunākais ir Alberts sistēmā, ja cik es pareizi saprotu. Vecākie jau arī bija. Vecākie arī šodien Alberts pret PPK, pa ko tu būsi? Šodien pa brāļiem. Šodien pa brāļiem, ja? Citā dienā par Albertu. Tev nav kaut kā dīvaini, ņemot vērā, ka Alberts spēlēs pret PPK? Visi ir kārtībā. Visi kārtībā, ja? Tie arī jāatbalsta. Bet tev ir arī vieglāk, jebkurā gadījumā, ja tehniski vinnēja Alberts, tu vari teikt, ka manējie, ja vinnēja Bračs, tad Bračs. Arī, jā. Citajā treneri Ģima Ģimuļinka. Grigorjevs ir ieradies. Paspēja. Pulkstens ir laicīgi, bez 15. Viss kārtībā. Jā, atsagas. Jā. Ģima Ģimuļinka, kā teica. Tas ir dzīve. Oi, vēl viens direktors atnācis. Ģim paspēja. Paspēja? Jā. Čau. Ģim ir ieradies.
Es brāli paņēmu līdzi, viņš Albertā spēlē, es nezinu, man draudzēties ar viņu vai ne? Pēc spēles sapratīs, bet es jūtu, ka ir atmaksas laiks. Pārvilināsim. Akadēmija piesaistam. Pēc maucam no pirmās minūtes maiņas ir. Tas ir pirma vēseli. Laiks fantastisks futbolam, kā saka Madara Zvaglis. Ideāls laiks. Toma, будь готовым, да? Jaunais doks. Sākam, neguļam, lai nav tā, ka atceramies spēles pret viņiem. Vienmēr mums kaut kā sanāk sākumā nogulēt kaut ko. Ja ejam divciņā, tad ejam. Kristians pat gatavs maksāt par kartiņā, bet ne stulbām. Jā, Dēni? Kad citam pa vārtiem čučuļ spēku novāk. Uz precizitāti, slīdens laukums jau vēl atsitīsies, tad ļoti grūti būs vārtsargam. Vārtsargs tikpat īsts kā es, tāpēc citam. Davai, veči, sapinojums. Svētdienas visu gadu ziedo, jā? Šodien ir forša svētdiena, lai izbaudītu futbolu. Laiks labs, kā teicu, skatītāji ir forši komandas biedri. Davai, izbaudītu, bet lai izbaudītu, vajag pamaukt mazliet. Ticam viens otram, palīdzam, atbalstam, strahujam un viss būs labi. Davai, visi kopā! Atmaksas laiks! Runājam, mainā ar Te ir spēlētāji mazie principiāli duēļi ar čomiem. Es kaut uzbudinātu uzvilkts vienkārši par šīs spēles. Vajag. Viņš vienalga, kurš ko sāka, es uzskatu, ka šodien mūsdiena. Mēs šodien to izdarīsim. Tā ir mūsdiena, več. Mūsu diena. Cik tas vienkārši neskanētu, vajag kopā, jā, visu darīt, palīdzam viens otram un viss būs kārtībā. Es jau visu pateicu, davai, agresīvi no pirmās minūtes. Davai, Džeki, futbols, tie ir svētki, lai izbaudītu, jādara tas, par ko jau iepriekš vienojāmies. Maksimālu atdevi, un tad mums būs iespējas uzvarēt. Noteikti uzvarēsim, aiziet! Futbols vispirms! Davai, veči! Yes! Otrā minūte, un šoreiz mēs esam pirmie! Labi! Pagājuši, kad mēs pirmā aizspēlē bijām 2-0 jau zaudētājos, 5. minūtē kaut kādā. Viņi parasti gūst pirmā vārdu, šoreiz mēs varbūt tā ir zīme. Es neticu zīmēm, bet varbūt tā ir zīme. Pirmās 10 minūtes, un kā mēs ar Žiku vienojāmies, mūsu spēle sākumā ir tuvu ideālam. Saspēles, kontrolējam pilnīgi visu notikumus laukumā. Žeki grib un var, un viņi arī var. Un šos otros vārdus spēlē guva spēlētājs ar 11. numuru Daniels Romenskis. Dāņiks. Spēles rezultāts 2-0. 2-0, 23. minūte. Nice! Čau! Nu, redziet, principā es variāts. Mēs Albertam pagrodām 3 reizes pirms tam, un tagad ir tās 2-0, 20. minūtē, mēs esam vadībā. Mēs līdz beigām izturēt, ja? Tagad vajag spiež visu laiku. Nu, es spiežu, tāpēc uzdevums vienkārši izdarīt visu viņiem iespējamo, ko var izdarīt. Jo mums vārdsargiem ir kāzu jubilē šodien. Ģimam, viņš dabūs pa mīz no sievas, bet neko, esam viss kārtībā.
Nu, mēs ar Drovu ejam meklēt bumbu. Kā tad tikt vispār, kad visi vārti aizslēgti? Ej, jāpēc. Aizlidoja kaut kur. Oi, kas tā kā tas treneris viņa čakarē teikot, teica. Palīgi līdzi, kas tā, ejam meklēt. Kaut kur tur viņa aizlidoja, ja? Šeit, jā, kaut kur varētu būt. Apmēram te pāri volejbola apli, tad kaut kur palūrēšu, vai nav iekšā ūdenī. Vai nepeld, jā, paskatās. Iestīgu līdz celim. Ej, nu atrod. Ir, ja? Super. Eju pakaļ. Tas dara, mēs savāksim. Ja tā nebūs īstais, savāksim to pašu. Ir, paldies. Ir mūsējā. Patiesībā es domāju, vai tiešām mums iet peldēties. Nav jau traki. Ir foršs laiks, tikai tā sajūta, ka pēc tam slapš. Un nosals nedaudz. Jā, labi, ka tā. Vēl sapust? Veči bauda skatīties bija. Iedomājot Rolandu. Pirmo puslaiku 2-0 aizmirstam. Vienu golu ielaidīs, būs degs pakaļ. Jā? Davai, no koncentrācija un tāpat kā pirmajā puslaikā. Ok, otrais puslaiks sākam uz Pakalns, mūsu mīlumas Pakalns laukumā. Nu, skatīsimies. Janka, piedod, šoreiz es tev veiksmi nenovēlu. Labi! 3-0! Kā saka, pa soli tuvāk Zakurskai. Un arī fani ir maksimāli laimīgi, jo tiešām šis ir tiešām derbijs. Varbūt nedaudz mākslīgi uzpūsts un uztaisīts, bet šis ir derbijs. PPK pret Albertu. Un šī ir mūsu diena. Valdības Sniegovs aizgāja, kad viņš tikai nogāzts, vienkārši aizgāja un ies ar pēdējo naglu Alberta uz ārkā. Tas skatu skarbi, bet nu... Jep. Tā ir, beidzot! Nu, beidzot, nu! Ar 4. reizi. Yes! Bet pārliecinoši. Super. Šā. Monstri. Sekmāši. Nu, skaistojas beigās. Es liku uz tevi, ka būs golf. Un bijām. Oi! Ai! Paldies! Ar 4. reizi!
Veči, manuprāt, gandrīz ideāla spēle viņu nav, bet tiešām bija bauda skatīties un vēl bija momenti un rekur ir, jā. Un paldies jums, ja mēs tā turpināsim, es domāju, ka cilvēku būs vairāk un pašiem būs lielāks prieks. MVP arī šodien bija grūti izvēlēties. Nikita, Andrejs, Ainārs, Dāvis ar Mārtiņu. Ozoliņam labākā spēle, manuprāt, vispār PPK. Daudz bija kandidātu, bet iedošu Ģimam, kurš šodien kāzu dienu viņam. Davai turpinam, ceturtdien vēl viens labs pretinieks. Domāju, ka būs interesants spēle. Mārtiņ, davai. Davai, paldies par futbola svētkiem. Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Labi! Pēc tam! Yes!